Izcīnīt šo manis jau minēto 8. uzvaru pēc kārtas. Un kamēr es te stāstu par to, arī atpakaļ redzam, gan kāja viņam ir diezgan nosaitēta, vēl noteipota, bet laukumā viņš ir. Pēc traumas, tad ir gan pēc traumas vairāk spēlētāji Lielvārdi atgriežas. Komentāros lūdzu ierakstiet, ja kādas tehniskas problēmas ar varbūt vizuāli vai arī kādu tehnisku problēmu ar audio, tad droši komentāros rakstiet, kamēr stāsta. Saspēlējas ar Armandu Sabinu, laba piespēle un labs apgrieziens ap savu astu Tutāna izpildījumā. Neizdodas, ka nonāk metienu pozīcijā, bet labi saglabā Oskars Bumbiņš. Vēlreiz laba saspēle un Kārlis Degins pēc. Spēlējot ar to. Ragovskis. Skaistas mājkustības un skaists vārtu guvums. Dustinās šis metiens, viņam netrāp kārtīgi pa Bumbiņu. Turpinās tāls ofensīvu. Putniņš pats cenšas. Akmeņlauks vārti! Visa īsā laikā gūst. Es taču šeit kad maina savus lēmumus, jo īpaši par šādām mazām epizodēm, šiem maziem sodiem. Varbūt par pozīciju kaut kur. Oi, vārti! Talsiem saglabāt līdzsvaru uz rezultātu tabulu. Šerbergs skaista piespēle. Nezinu, vai kaut kur var otrajā, tad Lielvārdi, ja ne varbūt pārņem vadību, tad kā minimums izlīdzina, varbūt pat kaut kādās epizodēs arī izskatās pārliecinošāk. Kamēr es to stāstu! Un lielu kaut... Šeit nesaprotās savā starpā. Uzuls ar klāti. Otrās trešais beigām. Lielvārdi atkal spēlē 6-5. Mihailovskis vēlreiz viņa mētienu atvērs siliņš, pēc tam Zarovskis maiņa. Tā ir, lai atgūtu Bumbiņu, vismaz kāds 10-15 sekundes, kas ir visai dārgas šajā epizodē. Bet šeit var pielikt punktu. Un neizdodas būt Andrejs Savina mētiens bloķē to Ragovskis. Apspēlē Ragovskis abus brāļus Nazarovs. Pēc tam tukšos vārtos Bumbiņu raida Adrians.